Ir viņš tik priecīgs. Hei, florbols kartie atgriežas pēc gandrīz 2 mēnešu pauzes, vai ne? Mums sanāk. Baigi daudz notikumu pa vidu bijuši. Centīsimies šodien 2 daļās sadalīt. Sāksim vairāk ar notikumiem, kas bijuši Latvijā, pašmāju. Mums tur sanāk arēni, kaut kādas LFS peripētīs, 3x3 Latvijas čempionāts, pāris transferi jau kaut kādi interesanti notikuši. Un tad noteikti arī jāsāk. Tomam atkal otrā vieta. Vienkārši Tomam. Pauls, kā tev no arēnas atceries, daudz ko visu atceries. Toms visu atceries. Ne, vienkārši tik sen bija tā, ka tu biji domājis. Pirmo reizi nostījos visu 4 spēles arēnu. Sākam secīski varbūt ar spēlēm, vai uzreiz pie saldā ēdiena, vai uzreiz tikai pie džeku. Pieņemsim tev, Toms, tu cikos no Talsiem izbrauc uz arēnu? Labs jautājums. Nu, plus mīnus. Reiz 8 spēle, nu. 3:30, man liekas, kaut kādos. Un pa dienu paskatījies pirms tam, nezinu, pirmās līgas finālu vai dāmu finālu? Paskatījāmies pa ceļam autobusa Bauskas spēli, beigas. To bišķi redzējām un gaidot arēnā vēl bišķi uzmetām acis beigās uz 3. vietas spēli. Parunājam nedaudz par to Bauskas spēli. Tie reāli tā bija cīņa par virslīgu. Tātad pēc būtības jābūt, tuvu virslīgas līmenim, ja ne tam pašam. Nu, protams, ne kā finālam, bet kā varbūt tās lejas gala bija tāda sajūta, ka kāda no tām komandām ir pēc tā meistarības vai pēc parādītā laukumā ir tā kā, virslīgas cienīga. Nu, labi, komanda būs Bauska nopelnījis vietu, līdz ar to viņi ir cienīgi, bet tikai tā, ja mēs abstrakējamies no tā nost, tas, ko jūs redzējāt laukumā, kā jums, nezinu, Paulīt, varbūt tu biji klātienē to spēli arī, vai ne? Bija, jā. Kā tev varbūt no malas šķita, ka, nākamgad jāspēlē par kādu no tām komandām, un vai tādu lielu pretestību izrādīs, vai atkal būs, teiksim, tā komanda, kas dreifēs uz tās 9., 10. vietas robežas, vai var cīnīties par vietu plēfos, gan par Bausku, gan par Kuldīgu, var vienalga par kur no komandām, jo, tur viss pēcpils metienos, tā kā var teikt, ka ļoti līdzīgs komanda. Gan jau, kad jārunā par Bausku, jo viņi nopelnīja to vietu, un tas, ko tu saki, ka tā vieta ir nopelnītā, tad viņi to ir pelnījuši. Bet kā viņiem ies sezonā, tas noteikti būs atkarīgs, vai viņi sezonas laikā iegūs kādu papildinājumu vai ne, un kā viņi sagatavosies sezonu. Es domāju, ja viņi iegūs 2, 3 labus spēlētājus, viņi var sisties arī par playoff. Tas nav nereāli, jo, cik es saprotu, tad paliek tie paši 3 apļi. Spēļu skaits būs liels, un, ja kārtīgi sagatavosies, viņiem pat iespējams būs pirmās spēles laiks ieskrieties un pierast pie tempa. Tāpēc vēl nenorakstam. Nē, tas skaidrs, ka vienmēr, teiksim, tām otrā ešalona komandām visvairāk punktus izdodas savākt tieši pirmajā aplī sezonas sākumā. Tas nav tikai Latvijas futbola virslīgā, tas ir novērojams arī, pieņemsim, futbolā ir līdzīgi virslīgā, kur arī pirmajās kārtās vēl ir, teiksim, tā pretstība, un pēc tam sezonai uzņemot apgriezienus, viņi paliek arvien mazāk. Ja no pasaules čempionāts, tad tā pauze sanāk, tur atkal ir iespēja viņiem ieķerties, bet tā vispārīgi. Bet tu minēji papildināties ar 3, 4, 2 spēlētēm. Nezinu, kā jums liekas, viņiem ir vispār iespēja kaut kur pasmelties par tādiem spēlētājiem. Šogad ir maz dzirdēts par kaut kādām. Pagaidām. Varbūt kaut kas var atgriezties, nezinu, Toms Niedre no ārzemēm un atgriež uz Bausku, nezinu, Kovaļevskis, Kirilko vārtos, es nezinu, kaut kāds. Kas tur bija? Tālmācības vidusskola. Tur jau ir tur ir Lotārs vēl, tur ir daudz, jā. Bet vai vispār, nezinu, viņiem ir iespēja, ja neskaitot tur no saviem jauniešiem, kur kāds atkal var kā vājāks, tagad pēdējais tāds izcilais piemērs, kāds var parādīties labs Bet kaut kur dabūt, nezinu, no blakus komandām, no citām komandām, no blakus novada, no pirmās līgas citām komandām, vai atgriežās varbūt tiešām mājās kāds, kā jau minēju, tur Aivis, Lotārs. Es baigi tam neticu, vai Brāļa Vāveri, bet vai kā jums šķiet? Vai būs tāda pati komanda ar pārsklāt jauniešiem? Zeltiņš, Akmentiņš un jaunieši. Es katrā ziņā teiktu, pirmā līga ir pilna ar dimantiņiem, kur ir jāatrod un jānoslīpē. Izcils piemērs ir mums Talsos 2
paložnieki, jaunieši, kuri dabūja tika izvilkti un varēja parādīt savu reālo potenciālu. Un īstenībā ir pilna pirmā līga tādiem spēlētājiem, kurus var dabūt labā līmenī, un viņi var būt gan U19 materiāls, gan iespējams arī nākotnē. Bet pie tā ir jāstrādā. Ne, Tā kā jūs to darījāt. Protams, tas nav tā, ka es pasaukšu kādu citu no citas komandas, un viņš tagad būs spīdeklis. Protams, pie tā jāstrādā, bet es domāju, ka ir, runājot par Bausku, ja šajā brīdī būtu pārspēles, tad viņi kurš neuzvarētu, vai jebkuru citu virslīgas komandu. Bet ieguldot tiešām ļoti labu lielu darbu vasaras periodā un piesaistot varbūt savus bijušos spēlētājus kādus vai atrodot kādu papildinājumu no citām komandām, es redzu labas iespējas. Jā, es pajautāšu citādāk, vai jūs domājat, kad viņi kaut ko tādu darīs, bet tā būs tā pati Bauska, kur izkrita, tā pati Bauska, kura pērn spēlē pirmajā līgā, un tā pati Bauska arī būs nākamajā sezonā virslīgā. Vai jums tiešām šķiet, ka jo izceļas nekas neliek domāt, ka viņi varētu minēt tās lietas darīt, tīpaši piesaistīt kādu no citiem klubiem no pirmajām līgām. Tā vispār nav ierasta prakse, un tur, lai to darīt, manuprāt, jābūt ļoti sakārtotam klubam, tādam, kurš ir simpātiskam, ja uzrunā Toms Akmeņlovs, Nārts Raitums, nākt uz Talsiem, viņi vēl tev ir 19 izlases treneri, tas noteikti jauniem spēlētājiem dod vēl tādu papildus motivāciju, plus sakārtot sistēmu, Latvijas izlases spēlētāji pieredzējuši, tas viss kopā, tas ir citādāks produkts. Neko sliktu par Bausku nesakot, bet tas, Bausku un Talsus, vai Bausku Lekringu vai Bausku Ulbroku, uz vieniem svariem tādā ziņā negribētu to slikt, kā viņi izskatās kā produkts no malas. Un tas noteikti arī tas, ko vērtē to pašu jauniešu vecāki. Jums jau tad gan jau ar Adriānu un Alda vecākiem bija sākumā runas, nevis tieši viņiem pašiem. Tā kā, vai kā jums šķiet, Bauska varētu būt tā, ka centīsies mest kaut kādu kūleni pret savām darbībām, kādas ir bijušas līdz šim, vai vienkārši būs tā pati Bauska ar saviem resursiem, kaut kur iekodīs, pacīnīsimies, un varbūt pie veiksmes tomēr gadās arī varam aizķerties un palikt pie 8. Paturpinot iesākto, ir tāds, bet vai Bauska gribēs to darīt un būs gatavi kaut ko mainīties. Tas bija tas turpinājums, ko es gribēju pateikt. Ja tagad tā jāsaka, es neredzu baigās iespējas, zinot to izsens jau to treniņu apmeklējumu, un tad ir visi, tad nav visi, tad ir kāda motivācija, nav motivācija, kāda motivācija varētu būt no citiem klubiem nākt, ko Bauska var piedāvāt. Šajā gadījumā īsti nezinot to reālo situāciju viņiem, bet no malas izskatās, ka nav tāds reāls kārdinājums citiem spēlētājiem, kas varbūt gribētu spēlēt virslīgā, kāpēc viņam iet uz turieni. Tā kā tādā īsumā, ir lietas, ko viņi varētu darīt un kas būtu tas atspērienu punkts, lai viņi noturētos, jau primāri noturētos virslīgā. Vai nebūtu tās pārspēles vai izkrišana uzreiz, kā būs nākamgad, nezinu. Vēl īsti, bet jā, es laikam sliecos to, ka Bauska būs stipri līdzīgi tāda, kāda viņa ir bijusi pēdējos gados. Jā. Tagad nedaudz ar fantāzijas pieskaņu, ja būtu otrādāk tajās pēcpils metienos, Kuldīgai būtu tie nervi tomēr bijuši spēcīgāki, jo tur tiešām izties tāda vairāk psiholoģiska spēle un nedaudz kaut kur pietrūka pieredzes, nodarbēja roka un palika otrajā vietā, ja būtu otrādāk. Kad Kuldīga uzvara, viņi nāk uz virslīgu, un tās tevis minētās lietas vai būtu realistiskākas nekā, ka viņi pasmaltos no blakus, nezinu, no Kurzemes kaut kur, varbūt vēl kaut kā no Rīgas, censtos kā dabūt Kuldīgu, vai tas būtu, kā tev šķiet, kā jums pareizāk šķiet, vai arī Kuldīga censtos ar saviem puikām, izcīnījuši vietu virslīgā, dot viņam to iespēju beidzot tur uzspēlēt un skatītos, kā būtu pirmais gads un vairāk pataustītos nekā censtos uzreiz kaut ko veidot spēcīgu un citādāk nekā tas līdz šim bijis. Jo viņiem jau līdzīgi kā Bauskai, viņi arī visu laiku diezgan vienādi un darbojās laiku vienādi. Vienkārši viņu starpība tā, ka viņi to dara pirmajā līgā, Bauska to darīja virslīgā pa apakšējo galu. Kā jums šķiet, kā būtu, ja būtu otrādāk? Es domāju, ka Kuldīga dot iespējas jauniešiem un
tas viņiem varētu būt tāds labs ķeksīts, lai viņi varētu iespējams iegūt kaut kādu papildus finansējumu. Kad, okay, mēs esam augstāko sabiedrībā un mēs gribam attīstīties un tam visam ir nepieciešams investīcijas. Bet kurš variants būtu konkurētspējīgāks? Laikam jau jāsaka, ka Bauska, jo Bauska ir nedaudz lielāka pieredze tajā visā. Viņi zina, gan treneri, gan spēlētāji. Jā, viņi zina, ko sagaidīt. Bet tā pati Kuldīga arī negribas viņu norakstīt, bet šajā gadījumā es laikam teikšu, ka Bauskai ir lielāks izredzes. Nedaudz par to pašu spēli, par, nezinu, varbūt netirzājot tik ļoti notikumus par regulāro time, teiksim, par šīm 60 minūtēm, bet par pagarinājumu, papildlaiku un pēcpaules metieniem. Tur es, teiksim, tā pieslēdzos kārtīgāk skatīties, jo intriga bija uzkarsēta. Varēja just to, ka laikam tā atbildība ir liela un tās darbības dažu brīdi bija tādas, ka, manuprāt, ka džeki paši īsti kaut kur nesaprata, kāpēc viņi dara tā un ko dara, vai tas bija nogurums vai satraukums. Bet bija tāds, likās kaut kādā ziņā pat varbūt pavasarīgs floorballs, bet tajā pašā laikā tāda liela atbildība vai grūti pat noraksturot. Kā jums varbūt tieši tas spēles izšķirošie momenti izskatījās? Jāsaka, ka tu labi īstenībā noraksturoji. Tāds neliels bardaks ar skriešanu, tāpat laikā var redzēt, ka tā liela atbildība un cits kaut kur mēģina nobremzēt kaut kādās situācijās. Un tās karstās galvas un lielais nogurums noteikti nospēlēs savu, un tā spēle nebija tāda. Vai nu viņi ir super aktīvi visu laiku, vai viņi ir super piesardzīgi visu laiku, bet bija tāds bieži vien tāda uzplaiksnījuma. Bet kas visvairāk man nāk prātā no tās spēles, cik man tiešām no sirds žēl ir tas jaunais puika, kurš vārds ar gaisu sūtie pēc pīrāgiem un desām un vienkārši pāršā pāri. Tiešām tik forši visu izdarīja, bet tā gadās dzīvē reizēm. Jā, to noteikti tas ir, lai cik dīvaini būtu, bet ļoti daudziem, ar ko es esmu runājis, tā spēle asociējās tieši ar to pēcspēles metienu. Tā kā tas ir iespējas visvairāk visiem atmiņām. Kas laikam ir loģiski, tas notika beigās, un plus vēl tādā svarīgā momentā, un tā kā, jā, tāds interesants moments. Pozitīvā lieta, ko es gribētu izcelt, es sēdēju tieši aiz komandas soliņiem. Tur varēja redzēt, pieņemsim, bija pat virslīgas, kad bija medaļu spēles, nevarēja novērot tās emocijas un tā visa deksme. Tas tiešām bija ritīgi pozitīvi abām komandām. Tas bija tā. Jā, viņi bija ļoti gatavojušies tam un bija ļoti motivēti tādā ziņā par to tiešām cepurnos. Uz to arēnu patiesībā tiem, kas bieži nespēlē arēnā, ir jau tā, ka tagad arēnā jau bija, laikam, 10. vai 9. sezona arēnā tā bija, kad ir jau daudziem, kuriem tā ir tāda diezgan ierasta lieta, ja nevar būt katru gadu, tad no 3 2. Un ja ne finālā, tad pa bronzu, Bet tāda, jā, Bauskai pirmo reizi arēna Kuldīga ir bijusi, bet ir Kuldīga bijusi, vai ne? Bija laikam pirms. Jā. Un, var redzēt, ka tā motivācija ir pavisam citādāk. Plus vēl ir, viens ir tituls, otrs tev ir iespēja tikt uz virslīgu. Un šoreiz saprotu, ka, ja iepriekšējā finālā Grobiņai tā iešana uz virslīgu īsti neinteresēja, tad šogad abām komandām tas interesēja, un tas uzreiz ir pavisam citādāk to intrigu spēli padarīt. Tādā ziņā tiešām cepuru nost, un tur viss kārtībā. Labi, metam mieru šiem kungiem. Pirmās līgas, tad viena nākošu gadu virslīgā, otra visticamāk pirmajā līgā. Nedaudz dāmām pieskaramies. Tā bija agrā spēle, es teikšu godīgi neredzēju. Toms gan jau vēl gulēja, vai ne? Bija jau piecēli. Nevarēja pagulēt, stress bija pareizi jāspēlē vakarā. Pauls to spēli redzēja klātienē, visu pilnu? Jā, bija klātienē. Es redzēju daļu pa TV, tad devos uz arēnu un pēc tam nostājos vēl highlights, bet pilnu nespēli. Paul, noteikti tev ir jāizpaužās, jo, tu esi redzējis viņu pilnu. Man nepārsteidz tas, ka uzvarēja NND, jo īpaši, kad NND neuzvarēja, jo īpaši tāpēc, ka viņam uzvarēja iepriekšējo. Es domāju, ka tā iedeva tādu Rubenai papildus motivāciju, ja nebūtu bijusi tā Latvijas-Igaunijas līga un būtu tikai fināls spēlē, tad spēle būtu citādāk. Tur Rubens dāmas spēlē nedaudz saprata to, ka joki maz, lai arī viņām pēc papīra šozonu daudz spēcīgāks sastāvs. Vismaz tā man šķiet. Tad
un jau sanāca apdedzināties, tad tagad bija diezgan nokoncentrējušās un arī izdevās izpildīt sezonas, es domāju, minimumu 1 no 2 zeltiem. Jā, bet par spēli runājot, tad nav noslēpums, kad tam, cik bija, gandrīz mēnesis pauze bija kopš pusfināliem dāmām, kad Rubenes dāmām pieslēdzās Ingaram klāt Ivo Balodis, un varēja redzēt jau spēles laikā, ka tas spēles rokraksts ir pamainījies nekā pusfinālos. Un tā spēle kļuva atklātāka, un vairāk spiediens tika izdarīts uz bumbu, un NND meitenēm nebija tik ļoti augsta individuālā meistarība, lai spētu to izpildīt. Ko treneris Gins no viņām prasīja, un līdz ar to tas rezultāts tāds arī veidojās. Un, ja mēs skatāmies to vidējo meistarību komandā, tad pavisam noteikti Rubenē tur bija priekšrocība. Tā kā jau tu teici, likumsakrīgi. Jā, bet NND arī neizdevās nosargāt titulu, bet, manuprāt, labāka sezona nekā man šķita, kad būs, redzot, kādi ir papildinājumi. Rubenē atnāca atpakaļ, un kāda NND palika. Pagājušajā gadā vēl bija vēl viena vārdsardzene, ļoti stabila Latvijas izlases līmeņa. Nedaudz arī sastāvs palika sliktāks, arī līderis nespēlēja traumu dēļ. Jā, tā sezona bija salīdzinoši izpurgāta, bet rezultāti un tas sniegums bija diezgan labs, tā kā cepurnos tādā ziņā NND par to. Neizdevās noteikti, kad gribējās titulu, gribējās abus, bet viens arī, manuprāt, ir gana labi, gana daudz izdarīts šajā sezonā. Prieks, kad cenšas tur dāmām kaut kā rušinās viņus uz priekšu. Manuprāt, diezgan apdalīts joprojām ir šajā Latvijas florbola vidē. Labi, dāmām pieskārāmies bronzas maču. Rezultāts 10-9, es nemaldos. Jā. 10-9. Bronzas spēle. Ķekava izcīna savu pirmo medaļu. Diezgan priecīgi, kaut gan vēl diezgan svaigi bija notikumi, kur zaudēts 7. spēlē un izlaists no 1-3, bet laikam tas, ka nav tā iestaigātā taciņa uz medaļām, noteikti tas gandarījums tiešām bija neviltots. Ko par to spēli jums gribētos vai varat teikt? To es redzēju visu, nostījos pēc tam arī vēlreiz mājās visu, man patīk tā mierīgi, pēc tam arī bieži paskatīties, tad var daudz citas lietas pamanīt. Tas bija rezultāts atbilst spēlē, bija jābūt tik lielam rezultātam, kā jums šķiet? Tu pat nerunāji, tad tu vari pa kungiem runāt vairāk. Mazāk, īstenībā, ja neskaita dāmas, to spēles mazāk redzēju. Un tās beigas arī, ko mēs skatījāmies, tas ir no gaiteņa, kur īsti to laukumu baigi nevar redzēt, bet nezinu, zin kā, tās trešās vietas spēle, kāpēc tās rezultāts tik liels, noteikti tas spiediens vairs nav tāds, jo abas komandas bija, katrā ziņā visas komandas, kas spēlē pusfinālā, gatavojās, grib spēlēt finālā, un tā trešās vietas spēle ir ar mazāku atbildību, es gribētu teikt, un nav tik liels spiediens uz pašiem izdarīts. Tāpēc var kaut kur parādīties individuālās darbības vairāk un parādīt savu individuālo meistarību un vairāk kaut kur atļauties tāds, es neteikšu patvaļības, bet kaut kas tam līdzīgs, un vairāk kaut kur pariskēt, tāpēc noteikti ir liels rezultāts, bet vēl viens faktors bija vārdsargi nenospēlē ne tuvu labu spēli. Jā, es apmēram tāds arī bija, tas mans laikam saprat mani jautājumu, atbildēju viņu, jā. Izsenis vēsturiski, ja mēs paskatāmies, bronzas spēles arēnā ir ļoti rezultātīvs. Tas nebija nekas unikāls šajā sezonā. Manuprāt, varētu pastīties, es teikšu tā, neesmu sagatavojis to, tikko iedomājos, bet man šķiet, ka katru gadu vismaz 2 reizes vairāk golus iemet bronzas spēlē nekā pēc tā finālā. Tā kā visai tas tāds arī interesanti, ka tiešām tās komandas, kuras nav tikuši finālā, atraisās un to spēli aizvada pavisam citādāk, vairāk iespējams baudot nekā tik ļoti par kaut ko cīnoties. Protams, visi grib uzvarēt un tas skaidrs, bet nedaudz uzreiz tā spēle ir citādāk. Kevins Šmits spēlēja. Bija pārsteigums jums tas?
Nebija pārsteigums. Un ne tikai spēlēja, laikam 2 vārti, vai ne? Vienu tur atkal, kā viņam arēnā, parasti vienu visai filigrāni. Vai tas bija pārsteigums, ka spēlēs? Jā, jo tas, savainojums bija salīdzinoši nopietns, nekur neparādījās viņš ne tuvu jūsu sērijā, pusfinālā. Jā un nē. Pārsteigums, tas beidza, pa lielam, kas mums bija pēdējā laikam spēle pret Valmieru. Tad ar Kevinu pārvinām dažus vārdus, tad viņš teica, ka mēģinās uz arēnu tikt. Bet tāds sākotnējā tā trauma, ko es biju dzirdējis, cik nopietni tas ir, likās sezonu cauri. Un tad tādā ziņā varbūt ir tas tāds mazs pārsteigums, ka tika atpakaļ. Bet pēc tam runājot ar Kevinu, bija skaidrs, ka mēģinās, un ja varēs, tad spēlēs, ja nevarēs, tad neko. Stiprs Džeks, ko citu var teikt, jo savainojums tiešām nopietns, un es pieļauju, ka viņš pats sākotnēji neticēja. Labi, viņš varētu būt tas, kurš arī ticēja, ka viņš varētu atgriezties šo sezonu, bet savainojums tiešām nopietns. Bet kas interesanti, cik sapratu no Kevina, Valmiera to gribēja, gan Kevins pats, gan klubs komanda gribēja to noturēt noslēpumu līdz tai spēlei. Bet sanāca tā, ka treniņā bija ieradusies sociātīklu dāma, kas uztur sociātīklus Valmierai. Valmierai vispār ļoti aktīvi sociātīkli, ir ļoti daudz informācijas piesātināts ļoti. Un tiem, kam ļoti patīk sekot līdz, tiem noteikti interesanti. Un tur parādījās treniņā, kā Kevins skraida. Un to diezgan daudz bija piefiksējuši, bet, teiksim, tā gribēja to noturēt noslēpumā, bet beigās paši atklāja to, ka viņš cilpo pa laukumu, un tajos storijos viņš bija redzams. Es arī zināju, ka viņš man arī bija pats teicis, ka viņš atgriezīsies, un pēc tam es saku, bet viņš tā man arī apmēram, bet tas, lai paliek noslēpumā starp mums, saka, jā. Un pēc tam 2 dienām vai 3 ir tas storijas, ka viņš cilpojas, saka, es varu turēt noslēpumu, bet pašiem tad arī vajadzētu. Un tad viņš tāds bija, kad viņi bija nedaudz nolaiduši ūdeni. Vai tas, ko mainīt, un par tām paslēpēm spēlēšanu, es nezinu, tas tāds tik izteikti, manuprāt, tas ir tikai Latvijā. Somiem, Zviedriem, viņi pat savas maiņas ieliek jau laicīgi pirms spēles, un viņi tiešām tā arī ir tās maiņas, tās nav bieži paslēptas. Kad tur saliek tos virknējumus, publicē, man Latvijā tur mēs bieži spēlēm beigās paslēpas, un man tas šķiet dīvaini. Es nezinu, jums kā treneriem tagad, šodien spēle ir, piemēram. Un tu 3 vai 4 stundas pirms spēles uzzini, pieņemsim, uzzini Leikrīgas virknējumus. Tev tagad uzreiz visa tālsu taktika mainās, un jūs visu sākat tur, būvēt no jauna, vai kaut ko censties izspiest no tā, vai tam līdzīgi, vai tas tāds, viņam šī tāda virknējuma. Nekas. Tas iedod kaut kādu informāciju, kam tu vari sagatavoties, bet būtībā... Spēles dienā. Jā, bet krasi tas baigi neko nemaina. Var pastīties tās maiņas un saprast, kura maiņa pret kuru varētu spēlēt un matchups taisīt tādā veidā. Tu vari sakot... Izslēgšanas spēlēs, tam es pieļauju, ka ir nedaudz lielāka nozīme, bet regulārajā, ja mēs skatāmies, parasti tās tādas. Vispār nekāda nozīme. Mēs neskatāmies regulārajā, kas notiek pret viņu. Es teiktu, ka tas, es pat gribētu, lai mēs tā darām, ka mēs liekam, jo tas ir reāls mākslinieks. Tāpēc tāds jautājums arī ir, jā. Un tas ir process, kas var ieintriģēt arī citus, kas neskatās florbolu, nav pietuvināti. Un tas ir materiāls, kas jebkurā gadījumā piesaista tev aci, un tad arī spēles laikā tu vari jau sākās spēle, un tu jau zini, tas ar to spēlēs kopā. Pēc tam spēles laikā, ja kaut kādas izmaiņas ir, tad tu uzreiz redzi. Jā, es pilnīgi tev piekrītu, un man tas šķiet, varbūt tas ir arī sarežģīti kaut kādā veidā, bet Latvijā neviens klubs īsti to nepiekopja un nerāda. Un man tas bieži šķiet, ka tās ir tās kaut kādas paslēpas, noslēpumainība, jo nedod Dievs, ja kāds kaut ko uzzinās, tad tur uzreiz viss mainīsies kājām gaisā, nebūs tā. Labi, izslēgšanas spēles tur nedaudz citādāk, bet tas regulārais man tas tāds šķiet kaut kāds vai mūsu untums, es nezinu, neesmu tā aizdomājies. Hokejā, laikam Latvijas līgā tur nebūs labs piemērs, futbolā laikam piesaka tikai pēdējā brīdī un laicīgi neliek, bet, skatoties Skandināvus, Somi, Zviedri ļoti laicīgi izliek savus virknējumus, un tas viņiem, nešķiet nekas tāds
noslēpumains. Tā kā, jā. Jā, bet bronzas spēle varbūt, jā. Šī tā viena lieta, kur mēs pievēršam, nesaka visas komandas un visi treneri, bet reizēm pievēršam šādām lietām pārāk daudz uzmanību. Un tāpat laikā mēs kaut kur, tur, kur vajadzētu fokusēties, to mēs atstājam novārtā. Piekrītu. Bet es ātri vēl pirms Paulam, es zinu, ka Andris Pīlups, tad, kad pirms spēlēm mēs taisam to mazo tā kā studīņu ar viesi, bija grafikās bieži lika arī kādi būs maiņu virknējumi. Tas gan, cik sapratu, nav nemaz tik vienkārši vienmēr to smuki uztaisīt. Tas paņem laiku daudz. Un tajās bija reizes, kad arī prasīja citu komandu, tā kā es atceros, bija Lekeringām prasīja, Kuršiem prasīja. Tas sanāk tā, ka no rīta zvana pretnieku komandas treneris. Čau, Mārtiņ, pieņemsim, ka man var atsūtīt savus virknējumus, man grafiks vajag sataisīt. Bet nekad nevienam tas nelikās kaut kas aizdomīgs vai ar viltu izspiest informāciju, vienmēr visi bija iedevuši savus virknējumus, un cik reizes tā grafika tika taisīta, tas nebija vienmēr, bet tās reizes, kad tika taisīta, vienmēr visi klubi iedevu, tā kā, arī saprotu, ka, īsti ar to neko baigi neizmainīs, jā. Tāda piebildi, jā. Jūs par spēli jau izrunājāt, man ir jautājums, vai Gvido Lauga turpinās? Viņam arēnā 5 punkti, koka medaļa, vai Gvido Lauga vēl turpinās? Es nezinu. Gvido jau vienreiz beidza spēlēt. Es šiem spēlētājiem vairs nespēju noticēt, kur ir aizgājuši un atgriežušies. Viens ir, ka tu vienkārši aizēji, otrs, ka tu aizēji ar tā savu veidu ceremoniju, ar vēstuli un tam līdzīgi. Ja tu vienkārši pazūdi no apāršņa, nespēlē, un pēc 2 gadiem parādies citādāk, bet ja tev tur krēklu dod visu priekšā, tāds, lai cik ļoti es cienītu un respektētu Kasparu Daugaviņu, bet pēc otrās viņa atgriešanās, man viņš reiz hokeja laukumā tagad šķiet sliktāks nekā līdz šim. Tikai, kaut kur ir iesēdies atmiņā tas, ka es vairs uz viņu neskatos no tās riktīgi lielās pozitīvās prizmas, kā es vienmēr viņu skatījies, tur patriots, Latvijas izlases kapteinis ar visu sirdi, un tur arī vienmēr iemet svarīgus vārdus. Tagad es viņu arī tā skatos, tas kaut kur ir nedaudz, jā. Tā kā man grūti spriest, es domāju, ka Gvido pats nezina godīgi. Es pieļauju, ka man ir sajūta, ka arvien vairāk spēlētāji sāks izmantot tādu formātu, ka pieslēdzās komandām ap janvāri, teiksim tā, pirmos 2-3 mēnešus nespēlē, un tad pieslēdzās komandām. Es, protams, nerunāju par Latvijas izlases līmeņu spēlētājiem, vai Latvijas izlases pareizāk spēlētājiem, jo tiem ir visu laiku jātur sev tonusā un tā, bet man ir sajūta, ka arvien vairāk mēs redzēsim. Aivis Kusiņš to ir pierādījis agrāk. Tagad Gvido Lauga to pierāda. Es domāju, ka arvien vairāk pieredzējušāk spēlētāji sāks izmantot šādu veidu, kad nespēlēs, cik tur sanāk, 8-9 mēneši florbols, jā. Kad spēlēs, 4-5 gadā. Tādā veidā nenoņemot savai ģimenei laiku, sev laiku, profesionālai karjerai laiku un darbu. Tā kā man šķiet, ka šādu modeli arvien vairāk sāks izmantot. Tu esi tajā vecumā, ka varētu arī jau sākt par to domāt. Jā, es gribētu. Savulaik Miks Valpēters, kad gāja prom no florbola, viņš teica, viņš varētu spēlēt vēl 10 gadus, ja viņš varētu sākt pēc jaunā gada patrenēties mēnesi, nospēlēt 3-4 regulārās sezonas spēles, un tad tā kārtīgi uzspēlēt play-off, jo viņam tas sagādāja. Play-offs tas bija vienīgā lieta, kas viņam sagādāja prieku. Tā kā, ja tas regulārais viņam likās, tāds, nē. Tajā laikā jau patiesībā visai līdzīgi arī bija. Tagad nedaudz citādāk, tagad ir vienlīdzīgāks tas līmenis, bet tad, kad bija tā starp komandām, bija tās plaisas meistarība līmenī, tad es ļoti saprotu viņu. Es saprotu, tie 3 gadi, kad Lekrings titulu dabūja, tur tas nebija vienmēr viegli motivēties. Motivēja tas, kad bija iekšējā konkurence liela. Ja tu neesi tāds izteikts līderis, kaut gan Miks jau tāds bija, tad varbūt motivējās, bet citādāk es diezgan saprotu viņu. Ne visiem tas florbols ir tā kā varbūt mums, kur tā kā pa daudz iespējams nedaudz jau. Labi, lai mums būtu raitāk, tad ķeramies klāt finālam. Pēc tam pieskārsimies par to, cik vispār sabalansētas bija tās spēles arēnā ar iesildīšanos, laiku pārcelšanām, un to nedaudz pieskārsimies arī tam. 2. gads
ļoti līdzīgs, laikam, scenārijs no manas skatu punkta starp divām komandām, kas spēlē savā starpā kaut kur līdz pusspēlē. Nu, labi, tur varbūt šogad nedaudz ilgāk tā intriga, bet pēc sajūtām diezgan ātri likās, ka Talsiem arī šogad gar nāzi. No malas man, gan jau, ka komandas kapteinis teiks citādi, ka viņš nemaz nedrīkst tā teikt, bet kur varbūt to, nezinu, starpības starp šo gadu un iepriekšējo, tavā skatījumā? Tā starpība, laikam, ir pēc sajūtām noteikti šī bija tuvāka spēle. Lielāka iespēja bija, ja pagājušajā gadā likās tomēr pēc spēles, ka bez variantiem kopumā. Šogad bija vairāk iespējas, vairāk variantu un likās, ka esam super gatavi, bet nespējām būt pietiekami bīstam uzbrukumā, kas noteikti tādu pārliecību iedragāja, jo netikām galā ar to cilvēku aizsardzību un neparādījās spēles laikā tādi momenti, kur mēs varam apspēlēt 1-1 un izveidot pārsvaru. Un otrs, protams, to, ko Pauls visu laiku pieminējis, tas fiziskais pārspēks. Tā ķermeņa, tas briedums, tā gatavība darboties laukumā. Noteikti tas bija viens no faktoriem, kas tā likās arī spēles laikā un pēc spēles analizējot tās atšķirības. Nedaudz paskaidro man, ko tu domā ar to briedumu un ķermeņiem. Jo, pēc vecuma, es nezinu, kā to bija domājis, jā? Viens, jebkurā gadījumā, ir pēc vecuma. Ja mēs skatāmies, mums komandā 9 U17 spēlētāji. Labi, bet cik no viņiem spēles laiks, cik viņiem kopā saskrien, piemēram, tur? Spēles laiks jau milzīgs ir. Neskaidrot Niedrai, kurš ir tiešām svarīgs spēlētājs jums komandā, bet varbūt. Tāpat mums, nezinu, no 15, 3 maiņu spēlētājiem ir 8 cilvēki, kas ir U17 vecums pa lielam. Protams, tie ķermeņi nav tik nobrieduši, bet tas noteikti nav tas galvenais iemesls. Bet es teiktu, ka vispārīgi tāds fiziskais noteikti. Ulbruka uz to spēli bija fiziski gatavāk un bija gatavāk vairāk skriet, vairāk cīnīties. Un jāsaka, tā divcīņas mēs ļoti daudz zaudējām. Bet Ulbruka izgāja cauri 7 spēlēm. 7 spēlēm izgāja cauri, mēs redzējām, kā ar nespēlējošu Roli, ar nespēlējošu Tilto, kas tur vēl, Robis Trofimenko bija izkritis. Es runāju par visām 7 spēlēm. Bitmans uz 7. spēli ar temperatūru. Viņi reāli, pirmkārt, gara sērija, daudz atstātas emocijas, fiziskais spēks. Viņi tiešām bija neveseli ar mikrotraumām un tā, kamēr, priekš, ja mēs par to gatavību runājam jums, tad bija viegli izslīdējāt cauri 2 sērijām, īsti daudz spēku neatstājot, emocijas neatstājot, pēc tam vēl daudz laiks. Es nezinu, ja jums kādam bija pirms spēles savainojums, tad iespējams kaut kādā treniņā gūts. Labi, slimību gan var noķert jebkurā brīdī, un tā nav neviens pasargāts. Bet skatoties no šīs puses, pēc loģikas vajadzētu būt otrādā, ka jūs esat fiziski gatavāki, spēcīgāki, un kad uzvarat vairāk tās divcīņas. No šāda aspekta. Es saprotu, ko tu teici, ka jums gados jaunā komanda nav tik daudz un tik nobrieduši ķermeņi, bet, interesanti tā. Tāds lielos vilcienos, tas galvenais iepriekš nosauktās lietas sekmēja to pārliecības zudumu. Mums nebija tik liela pārliecība un tas emocijām, ko Pauls teica par pirmās līgas spēli, ka tur visi emocijās ir un soliņi. Mums tas soliņš bija, jāsaka, tāds bišķīt paššķidrs brīžiem, un vai kā mākslīgi tika mēģināts kaut kur pacelt tās emocijas, bet tas nesanāca, un tās labās epizodes bija mazākās sliktās epizodes, līdz ar to tas mentālais bija daudz zemākā līmenī kā Ulbrukai. Bet, ja man tā godīgi jāsaka, tas īsti varbūt nav pārnotums, bet drīzāk kā novērojums. Es Talsiem dzīvu sogu nekad neesmu īsti redzējis. Tā, tik dzīvu, kāds tas ir citām komandām. Tā kā, es nezinu, manuprāt, jums vienmēr tāds salīdzinoši tādi mierīgi, nosvērti,
varbūt ļoti koncentrējušies, tur lieki, tur nebūs kaut kādas žestikulācijas, kaut kādi tie saucamie celebration, ja vārds svinības, tur tādas kaut kādas, augstprātīgas no malas kādu var šķist, vai kaut kā izaicinošas, jums neviens tā, jums visi tādi mierīgi, jā, iemet golu priecīgi, tur emocijas, bet tā, ka tas soliņš parasti bijis tāds karsts un tā, es neatminos arī no pagājušās sezonas, pieņemsim, pret Lekringu, mums bija tāda interesanta sērija, tas emocijas lielākais parādījās, tad, kad tiešām jūs uzvarējāt, paši tā, ka teikt, sērijas gaitā, šogad, noteikti jums, pret Valmieru saprot, nebija vienkārši tās emocijas kaut kur atrast dabūt. Pret ko jums vispār bija pirmā spēle? Es jau tagad pret Lekringu. tur arī jums īsti tās emocijas kaut kur varbūt ne līdz galam varējāt izsist. Jā, bet man šķiet, ka tas, nezinu, vai to var saukt par rokrakstu, bet es tādu formu jums redzu, es nevaru iedomāties, ka, nezinu, Ragijs tur riktīgi uz soliņu kaut ko lēkā ārdās, vai es nezinu, vai Māris Berkmanis, kaut kā pēc tiem spēlētājiem, es nevaru tā baigi iedomāties, ka tur viela sāks griezt vai kas tur, jā. Ja kas Kasperītas no TPS, kurš bija pēdējās sezonas viela grieza tieši, un tāds bija viņa Utems komandā, viņš beidzis karjeru, tā kā iespējams uz nākamo sezonu varat kaut kādā veidā mēģināt piesaist. Tas tā, ja pajūta. Salīdzinot ar citām komandām, jā, protams, mums tās emocijas nav tik vērstas uz āru, bet, ja salīdzina tādas, kāds mums bija pret Lekringu un arī jāsaka pret Valmieru, noteikti Inavas pusi nebija tādas arēnā mums. Kāpēc? Kā tev šķiet, kāpēc? Gan jau es par to domāju. Grūti jau teikt. Viens tas iemesls, ka tās labās epizodes nebija tik daudz, cik sliktās. Jūs 2-0 vadībā izgājāt? Jā, arī, bet ļoti viegli atdevām tos golus. Ātri. Tā viegli. No malas likās, ka Lubruka ar tām savām emocijām nospieda jūsu emocijas. Ne tā bieži gadās sportā. Ļoti bieži tā gadās. Viņi no malas izskatījās tik dzīvi. Tad tie, kas ir laukumā, tie, kas ir uz soliņa, visi viņi izskatījās tik dzīvi, kad tādā veidā viņi piespieda arī kaut kur jūs pie zemes. Vismaz tā tikai no malas izskatījās. Es neteiktu, ka no malas tikai. Es teiktu, ka arī no soliņa tā likās. Ka tas bija tāds ļoti liels iemesls, kāpēc tā spēle izvērtās mums tik smaga un liekas, ka mēs darām visu, lai iebakstītu to vienu golu, dabūtu tuvāk spēli, bet tāpat laikā kaut kāds paviršība, neuzmanība vai kaut kādas stulbas kļūdas atved mums vienkārši vieglu golu un tas baigi iedragā to visu spēli. Kā to varētu pieņemsim mainīt uz nākamo sezonu? Iedomājamies, kad nedaudz tā kā Zviedrijā, fināls spēlē tikai 2 komandas, praktiski. Labi, ja ne fināls spēlē, tad uzvar tikai 2 komandas. Un būtu arī tagad Latvijā, kad atkal nākamais gads fināls Talse Lubruka. Palielam, kas jums būtu par šo sezonu jāizdara, lai... Es neticu, ka var gan jau, ka var, bet es neticu, ka jūs konkrēti tagad, nezinu, mans pieņemsim tā pašam Ragijam vai kādam, liksim tur tādam dzīvākam, emocionālākam uz soliņu. Kā to, nezinu, piesaistīt no malas kādu, ne spēlētāju, arī spēlētāju, bet varbūt kādu, nezinu, vēl kādu treneri, jo kas ir jums, jums ir 2 treneri un abi ir laukumā. Jums uz tā soliņa nav nekā, tāda, kas varētu sapurināt, uzmundrināt kaut kur, piemēram, ķeka, vai tur ir vairāki, jā, kas arī, bez treneri, jā, tur tas pats Blūms, jā, un vēl kaut kur visām komandām kāds ir klāt tāds, kurš šķiet, ka Ivars Dišreiz, piemēram, manuprāt, izdara lielu darbu tajā momentā, ja viņš nav laukumā ar tām emocijām, visi tie spēlētāji, jums varbūt vēl noderētu arī ne tikai kāds spēlētājs, bet iespējams kāds cilvēks vienkārši, kurš kaut ko saprot no florbola, kaut ko saprot no sporta, ir vienkārši labs cilvēks, kuru komandu pieņem, un es domāju, ka tas ar kaut kādā veidā varētu kultivēt. Jo man šķiet, ka jums pietrūkst vienkārši kaut kas uz tā soliņa, ne tikai, jo kādam tas ir jāģenerē, tās emocijas, un tas viss, tas vilnis kaut kā, tu mākslīgi to neuztaisīsi. Man tā vismaz šķiet, tas īsti nestrādās. Esat vispār domājuši kaut ko piesaistīt sev klāt? Gan jau, ka esat? Protams, esam domājuši, bet ir tāda situācija, ka īsti laikam nav tāds cilvēks vēl atradies. Protams, mēs priecātos, ja būtu tāds cilvēks, kas ir uz soliņa, kurš var darboties un tās domas saskanētu.
ar to visu redzējumu, kāds tas ir komandā. Jā, protams, tas ir liels klupšanas akmens vispār kā tāda. Varbūt ne regulārajā, tas nespēlē tik milzīgu lomu, bet playoff spēlēs un fināla spēlēs un arēnā īpaši, kur tās galvas ir karstākas kā citreiz. Ir vajadzīgs tas cilvēks, kas spēj nokontrolēt situāciju, redzēt to ar skaidrāku galvu, ar zemāku pulsu un var pieņemt labākus lēmumus. Jā. Paul, tev varbūt kaut kas? Iedodam Paulam vārdu. Jā, es gribu prasīt, tev varbūt kaut kas pārsteidza no Ulbroks izpildījumā, pozitīvā, gan jau ziņā, negatīvā, visticamāk, ka jau uzvarēt. Pozitīvā. Jā, arī tieši pretēji pat Alsiem kaut kas negatīvi pārsteidz. Ja neskaitam to, ko minējām par to, ka varbūt nav tik dzīvīgi un kad ir kaut kāds resurss, neliels trūkums. Pietiks nopelt Alsus, lai viņi... Vajag, manuprāt. Bet nē, kad Ulbrokā man ļoti, ļoti patika visas playoff spēles, kas bija Toms Bitmans. Tā viņa kapteiņa karisma, kas viņam nāca ārā spēlēt, tas man likās diezgan, kas velk viņus uz priekšu. Bet vairāk, lai kas pārsteigtu, laikam jau īsti nē. Jā, par to runājot, mēs jau paši viņu patiesībā runājot, sākotnēji diezgan daudz piemirsām. Labi, neizcēlām tik ļoti, kā, piemēram, Tiltiņu, Kovaļevski, pēc tam Trofimenko vai Magonu vārtos. Bet cik es arī no aizkulisēm dzirdējis, tad tās Toma pienesums ne tikai laukumā, bet ko viņš tur arī ģērtuvēs un koridoros bija darījis, ka tas iedevis bija arī tādu baigo būstu. Viņš laikam bija ļoti motivējies šogad atkārtot to teiksim tā, nosargāt to titulu un jūtu, ka iespējams jāiesaistās vairāk nekā pagājušajā gadā, ka tā komanda bija tiešām tik meistarīga un uz papīra un tik pārāku pret pārējiem uz papīra, ka varbūt viņam tik ļoti nevajadzēja iesaistīties, jo viss vienkārši notika pats. Un tad šogad bija kaut kur jūt, kad nebija jau tālu no tā, lai spēlēt pa 3. vietu, un tad bija kaut kur jāiesaistās. Tā kā tu cepurnost otram Tomam arī, kapteinim otram Tomam, jā. Kāpēc par Tomiem runājam, kāpēc Tomam Akmeņlaukam neiedod sarkano kartīti? Kāpēc jādod? Kā? Skatījās jau. Skatījās. Tad, ja jau skatījās, tad vēl kāds domā, ka tur pienācās sarkanā kartīte. Nezinu, varbūt. Labi, 2 minūtes tur bija jādod tam? Vai arī ne? Grūti spriest, kā tiesneši to redz un kā pieņemsim, ka tu tagad esi tiesnesis, kurš redz tādu pašu epizodu. Nē, pieņemsim, ka es izstāstīšu to, kā man bija situācija. Es zinu, ka par tevi bija pirms tam 2 minūšu noraidījums. Tas bija skaidrs, es redzēju to video, un tu bišķi uzcepies. Es uzcepos tiesnesi. Un kāpēc Valtram saminīja kāju? Sanāca tā, ka mēs tur sakritām kopā un nevienā brīdī tīru sirdsapziņu, var teikt, nebija ne speciāli, neapzināti kaut kas. Es pat īstenībā saraustījos tajā brīdī, ka es kāpu, cēlos augšā to balstu kāju, uzkāpu viņam virsū, un es pat noraustījos bišķīt no tā, ka tas varētu būt kaut kāds pārkāpums, un video arī var redzēt, kur man tā kā bišķīt tā kāja vēl noraustās. Kas tu tā uzspiedlēs stiprāk? Tajā brīdī es reāli sabijos, ka, zinot, ka skatās visu un visi prasa par visu, tiešām bija tā situācija tāda, ka man likās, ka visticamāk varētu nesmuki izskatīties. Izskatījās nesmuki tā. Tā būtu sarkano kartīti, bet nevienā brīdī tas nebija kaut kas apzināts. Jā. Es pēc tam biju Zviedrijas finālos ar Pēteri Freimanu, kurš arī viens no tiesnešiem bija tajā spēlē. Es viņam arī atļāvos uzprasīt. Es teicu, ka es tev, Pēteri, vispār neko nejautāšu citu par florbolu tiesāšanu, bet man tikai viens jautājums, kad tikai gribēju to epizodu saprast, un tad viņš man izskaidroja. Kaut kur diezgan līdzīgi, kā tu to tagad man skaidro. Tā kā jā. Nē, ja skatījās atkārtojumu, es zinu, ka komentējot finālu, tad man arī telefons daudz karstāks nekā citas spēles komentējot, un daudz skatās, kas nav uz vietas un dalās ar savām domām un redzējumu, un es tādus, kas florbolā kaut ko ir sasnieguši, saprotu, un tā tie viedokļi man ir interesanti. Un tur teikšu tā, ka lielākā daļa uzskatīja, ka ir jādod sarkanā. Jā,
tīri tā no malas skatoties. Nu, jā. Iespējams, jā. Bobo teica, es atļaušos, Bobo arī teica, ka sarkanā jādod. Bobo man vienmēr gribētu iedot sarkanā tādu epizodi. Nu, labi, jā, tas cerams Bobo nedusmosies, kad es izpirkstējos, kad viņš bija viens no tiem arī, kas teica, jā, tā kā, jā, tādas epizodes ir kaut kāds Skaidrs, ka Bobo pēc tam dabūs iekšā no manis. Jā. Bobo veseļojās, tā kā, lai veselība, lai viņš nākamgad atgriežās vēl spēcīgāks un stiprāks. Apsveicam Ulbroku ar titulu, 2 pēc kārtas, tas ir sarežģīti, 3 pēc kārtas izcīnīt, tas būs vēl sarežģītāk. Nedaudz vēl parunājot tad par arēnu, spēle tika pārcelta. Par minūtēm 20 vai 30 beigās, es jau pat neatceros. Man liekas, pusstunda bija. Jā, 30 minūtes. Cik jūs ilgi iesildījāties? Uz laukumu? Mums ienāca info, tad, kad beidzās tā spēle, tad, kad no tā brīža, kad mēs tiekam laukumā, būs pusstunda. Un attiecīgi mēs arī to visu iesildīšanos plānojām. Ja parasti mēs darbojamies tikai laukumā, un individuālās lietas daram kaut kur ģērbtuvē vai gaitiņos. Tad tagad sanāca tā, ka bija tā komandas iesildīšanās sākās jau gaitenī, un pēc tam, lai būtu 15 minūtes mums ar nūjām, tad mēs pēc tam izdarījām tādu variantu, ka pusi dalījām. Jo 15 minūtes pirms spēles bija jāpamat laukums. Par to stāsts? Jā. Vai tas ir par maz? Es teiktu, ka noteikti ne, tās 15 minūtes nūjām ir ļoti optimāli. Bet ja tu ikdienā trenējies 25-30, jo, kā tu jau trenējies, tā kā tu to dari ikdienā. Ikdienā, cik tev ir pieejams zāles stundu pirms, vai ne? Ja es nemaldos. Vai stundu jābūt nodrošinātai stundu pirms. Tad tas nozīmē, ka ideja... Es nezinu, starptautiskie ir minimums 45 minūtes. Man liekas, ka Latvijas čempions stundu. Es negribu ar kļūdīties, bet katrā gadījumā, Ir Latvijas čempions stundu. Jā, tas nozīmē to, ka tu labi stundu neviens nesildās ar nojām, bet 15 minūtes arī rēti, kurš sildās. Es biju ar Gata Liepiņu runājos, tad, kad bija jāiet viņiem drīzāk, kad gāja pirmās līgas spēles fināls. Vēl nebija beidzies pamatlaiks. Es stāvēju tur ar viņu malā runājos, un visi Valmieras spēlētāji jau stāvēja gaitenītī, bija gatavi iet uz iesildīšanos. Tas bija kaut kādā 57. minūtē, ka viņi visi tur stāvēja. Es uzbraucu augšā, pēc tam aizgāju tur, jo tā spēle gainis redzēja, ka viņi tur stāv pa lielam, viņi visu kaut kādas 20-30 minūtes. Un tad viņiem spēle sāka nepārcēla. Tur vēl bija pirmās līgas svinības, viss. Viņiem tā iesildīšanās vispār izpurgāta. Ko es ar to gribu pateikt? Vai tās 4 spēles mēs vispār varam izspiest? Lai piedod meitenes, bet viņu spēle pirmkārt ir vismazāk apmeklētākā, un 4 spēlēm arēnā nav jābūt. Mans uzskats, protams, būtu tas, ka tas meiteņu fināls laikam, vai pirmās līgas fināls, nezinu. Vienai spēlē ir jāpazūd no arēnas un jāiedod starp spēlēm vairāk laiks, lai nav šie gadījumi, ka komandām tas sagatavošanās process tiek tagad jūs varat, tagad jūs nevarat, tāds izpurgāts pa lielam. Un skatoties, piemēram, visus pasaules čempionātus un visas lielos notikumus, nekur nav 4 spēles. Un ņemot vērā vēl, kas nebija paredzēts ierēķināts laikā, cik es sapratu, runājot ar federācijas pārstāvjiem, ka lielā video pieprasīšanas tās epizodes, viņas nenormāli laiku aizņēma. Protams, tas jau viss ir kopā. 2 pagarinājumi, pēcspēles metieni, visi tie video, bet tas viss jau ir jārēķinās. Katra komanda var pa spēli 3 reizes skatīties video. Tu vari skatīties entās reizes, ja tev ir... Ja sajiet. Tev ir, teiksim, 3 mironīši. Kopā 6. Jā, un ja tu sāc to izmantot citreiz kā timeout variants, vai vēl kaut kas, ja tiešām ir strīdīga epizode, vai vēl bija trauma Zeltiņam, šitās visādas lietas. Šoreiz bija tā reize, kad sakrit pilnīgi viss. Labi, vēl pietrūka dāmām, tikai pagarinājums un vēl kaut kādas, teiksim tā, paildzināšanās. Bet iekrit pilnīgi visu, lai tas pavilktos. Tur arī, cik saprot, labi sanāca ar televīziju nomenedžēt, jo nav tik vienkārši Latvijas sabiedriskajā mēdījā vēl pusstundu kaut kur dabūt.
tādā laikā. Tā kā tur arī vēl, teiksim, tā veiksmīgi tas viss LFS sagāja, bet, tad jāpāriet sāk uz 3 spēlēm, vai meitenes sāk 9 spēlēt. Tas nav risinājums, nav ātrāk sākt. Kā tu vari, nezinu, parādīt savu labāko sniegumu, vienalga tie zēni pirmā līga vai virslīga. Ja tu trenējies un spēlē vakaros, tad tev pēkšņi gadā viena spēle ir 9 no rīta. Bet meitenes daudz spēlē 12. Tas nav 9, bet daudz džekiem nav tā. Bet es teiktu, noteikti 3 spēles, un tad jāizvērtē, kuras ir tās galvenās spēles, kurām ir jābūt. Varbūt tā nav virslīgas 3. vietas spēle. Vienkārši nav medaļa, varbūt tā kā Zviedrijā? Nē. Gan jau es galīgi par to, es tikai spekulēju. Jā, bet tagad būs noteikti jau kāds teiks, pirms tam Bernāts ķērts, kad sievietes tiek atdalītas un arēnā netiek ielaists. Tagad viņam atkal nav labi, es gribu izmest. Es negribu vispār izmest nevienu ārā, ne tur sievietes neko. Es vienkārši arī domāju to, kā varētu risināt šīs situācijas, lai nav šādi saspringumi un lai nav nekādi traucēkļi. Lai pēc spēlēm nevar kāds teikt, ka tas bija iemesls un ka tas patraucēja, un arī, lai tās svinības nav tā, ka tev uzskar to medaļu un tev jau aiz rociņas vad nost, kad tev jāiet projām, jo tuņās nāk iesildīties nākamajai, un šis viss, lai viss būtu raiti un tā. Skatītājiem gan forši, maz pauzes, nav tur ilgi jāgaisa starp spēlēm, beidzās viena, paiet 20 minūtes, sakās nākamā, tādā ziņā forši. Ja tev tur kaut kāda lieka stunda, pusotru jākvernē pa to arī nav tik patīkami. Tagad aiziet pēc tāliņa, nāc apakaļ, ja spēles sāksies. Piemēram, es teiktu, ka Pauls mazāk alu var izdzert starp spēlēm. Domā, ka Paulam maina šitais kaut kāda alus izdzeršanā? Šādi. Arī 8 spēles varētu būt vai 2, viņš izdzers tāpat to alu, cik viņš ir izdomājis izdzert. Tas tā nav mērokli, jā. Bet jā. Labi, par arēnai laikam varam likt punktu. Vēl pēdējo tad par arēnu. Jābūt arēnai vai jāsāk lēnām domāt pāriešanai varbūt uz sēriju finālā? Jau to runājām vienreiz, bet tagad vēlreiz pēc šī viss, kā jums tā? Tikai īsu atbildi paliekam pie arēnas vai lēnām domājam atkal par sēriju atgriešanu? Kāds ir, piemēram, Somijā? Atgriežoties pie iepriekšējās tēmas par tām spēlēm 4, fināla spēlē nav jābūt tik vēl. Tas ir absurds. Man ir ideja. Mēs varam likt meiteņu finālu 9. Un tad vakarā pārējo visu pārcelt uz augšu. Ja es spēlēju finālā, es labprāt spēlētu 12. Nē, tas būtu tev sanāk kaut kādos 7 pieņemsim. Nē, es teiktu, man patīk reāli tas Zviedrijas variants. Tev cikos spēles sākās pēc viņa laika 4, vai ne? 12 un 3. 3. Ok, 4 tā spēle, vēlākais 5. Piemēram, atkal tas pats stāsts, mēs nospēlējam spēli, pirmkārt jau viss ir ievilcies, otrkārt apbalvošanas ir vēl kaut kas, kamēr ģērbtuvē, mums atkal ievilkās ar dopingu, viens aiziet nepietiekami iešļāts iekšā burciņā, atkal lieka stundu jāgaida, Un tad mēs beigās esam tā, ka mēs vienos izbraucam no arēnas, un pa ceļam jau man nāk tik daudz miegs, ka es vienkārši gribu mājās aizbraukt. Nevis arī var būt, jā. Bet es teiktu, ka noteikti tām spēlēm jābūt ātrāk un mazāk. Jā, risinājums pārceļam. Pirmā līga sāk 10 vai 11, tad sāk 2, tad 5 vai 6 fināls. Un tad meitenes 9 vai pus 10 vakarā. Kas par atkal to apdala meitenes. Tāpēc viņas ir vakarā. Tur viņām arī būtu vairāk skatītāji tad. Es domāju, ka būtu kas paliek. Jā, labi. Tas tāds vairāk humors. Tad īsti tad sērija vai viena spēle paliekam vēl? Nākamos 3 gadus, ja mēs skatāmies. Vēl 3 gadus paliekam pie sērijas. Nē, bet pie vienas spēles vai domājam par sēriju? Man liekas, mēs jau šito diskutējām. Tikai ātru atbildi. Tagad pēc redzot, kad viss ir beidzies, tad ir vēlreiz. Es gribētu sēriju, bet sēriju mēs reāli nevaram uztaisīt, jo mums nav kapacitāte. Jā. Nē, tikai, bez apstākļiem. Tad es saku arēna. Nē. Paulu?
Nu, skatoties, kāda sērija bija Somijā, tad laikam sērija. Bet, jā, tas, ka mums nav īsti zāļu un vispār. Nu, jā, to mēs izdarījām, jā. Bet es tikai vairāk par to, ka, nu, gan jau, kad, ja sāktu to mainīt, sāktu arī tam domāt līdzi un iespējams pēc risinājums varētu rast. Labi, iestrēgām nedaudz pie arēnas tēmas. 13. maijā bija, tas salīdzinoši nesen, bija LFS un klubu kopsapulce. Es pareizi saprotu, Toms, tu pārstāvēji Talsus? Es biju, jā, paklausījos tur, kas notiek, un jā. Jā, tad, nu, es esmu arī kaut ko dzirdējis, kas tur bija un tā, bet tad skaidrs, ka tu esi visobjektīvākais šajā visā, jo tu esi tajā piedalījies. Tu mani laboji, ja es kļūdos, tagad nedaudz ieskicēšu, tad dienas kārtībā bija par runāšanu par to, vai paplašināt virslīgu atpakaļ uz 12 komandām, kā rezultātā pāriet atpakaļ uz 2 apļiem, un vēl pat bija tāda iespējamība, ka varbūt paplašināt virslīgu uz 14 komandām, pievienojot arī 2 Igaunijas komandas. Un tad bija, teiksim, tā saslaukti visi klubi, kas ir virslīgā šogad piedalīsies, vai ir nopelnījuši šo vietu, aizstāvējuši, izcīnījuši kā un kurais. Tas sanāk 10 klubi, un, cik saprotu, 9 klubu pārstāv piedalījās. Ja? Jā, pareizi arī līdz šim visu pateicu. Nav vairāk vai mazāk, jā. Jā, un tad tas galvenais, visi klubi, visi klubi, kuri piedalījās, vienbalsīgi nolēma, kad paliek 10 komandu skaits un 3 apļi. Pareizi? Jā. Un tagad, kā tev šķiet, tā arī paliks? Vai šī sapulce būs bijusi tikai, nesanāca, viņi grib šitā, bet, nu, līdzīgi kā pērnējā sezonā, arī bija sapulce, kur tika lemtas lietas, balsotas par lietām, klubi nobalsoja citādāk, sākoties sezonai bija tāpatās kā lēma LFS. Kā domā, kā būs šajā situācijā, vai tiks klubi ņemti vērā, vai klubi netiks ņemti vērā? Es domāju, ka šajā sapulcē noteikti klubi tika vairāk ņemt vērā un bija tāda skaidrāka balsošana un bija lielāka skaidrība, par ko balso un kā kurš nobalso. Un, bija gan tabula priekšā, tā kā, ja salīdzinām pagājušo gadu, nu, tad tur bija tāds ātrā balsošana un bieži vien bija liela neskaidrība vispār, par ko tiek balsots. Es to arī zinu, bet jā, es domāju, ka pirmkārt, kad paliks un nekas netiks mainīts, jo klubi to vienbalsīgi, jāsaka tā, vienbalsīgi nolēma, un tas, manuprāt, arī ir uz doto brīdi labākais risinājums vispār florbolam kā tādai, tieši runājot par virslīgu, par attīstību. Un to mēs redzam šīs sezonas sakarā, manuprāt, viena no interesantākajiem regulāriem sezonām. Līdz pēdējiem nevarēja saprast, kuri paliks pēdējie, un nevarēja saprast, kur uzvarēs, un kā jau pirms tam runājām, arī laikam tikai 2+10 spēles, kas parāda to, ka, nu, ir bijusi ļoti sīvstas, un arī Ulbruk un Lekrings ilgi flirtēja uz play-off robežas sezonas, nu, pirmajā aplī. Tā kā, manuprāt, ļoti interesanta sezona, aizraujoša sezona. Pirmā līga, manuprāt, tā spēcīgāk palikusi, kaut gan man citi pirmās līgas pārstāvji saka, ka viņiem tā nešķiet, bet man no malas vismaz tāda sajūta ir radusies, kad līdz ar to ir veidojās, nu, tā trepīti, tā kā pakāpieni, kad ja ir vieni spēcīgāki, tad arī paliek automātiski nākamie spēcīgāki. Kaut ko vēl varbūt interesantu tur lēma? Baigi pa lielam arī nē, nu, par nākošajiem gadiem, kādas klubu domas, tās klubu domas arī tāds vairāk vai mazāk palika, nu, ka ir jābūt tām 10 komandām un spēju skaitam arī. Bet par to izvēlēšanos? Par izvēlēšanos arī bija balsošana, un tur nebija tik viennozīmīgi. Tā kā vēl tur būs, nu, beigās saprat, ka būs tā kā izvēlēšanās, bet vēl nav līdz galam. Tagad klubiem bija jāiesūta varianti, tik kā tas viss notiks. Kuras komandas, kuras var izvēlēties, vai pirmā izvēlās no 5 līdz 8, vai 8 un 7 tikai. Un tad nākamā. Tāds variants, jā. Tā kā, nu, varianti noteikti būs vairāk, jo katrs klubs iesūtīs savu variantu, un kāpēc tam pusfināla fāzē griežās. Jā, jāizrunā visu līdz galam, tas gan. Jo, piemēram, ja 8. izsit pirmo, tad vai viņa kļūst par pirmo, vai viņa paliek 8. Nu, tas ir jautājums. Tā kā. Nu, parasti paliek 8.
Un viņu atkal var, jā, citur. Bet kā jums šķiet, varbūt, Paul, tagad iesaisties tieši tu, kāpēc tik ļoti Savienība pretojās pret to, ka varētu izvēlēties, kāds ir, pieņemsim, ārzemju vadošajās līgās, kad augšējais četrnieks izvēlās, labi, četrnieks īsti izvēlās trīnieks, jo ceturtajiem paliek tas, kas paliek, izvēlās savus pretiniekus. Kāpēc LFS tik ļoti gadiem pret to pretojās un ir tik konservatīvi? Un kur ir tā lieta, kas tik ļoti mainītos, vai kāpēc viņi negrib? Tas gan jau būtu jautājums, nav varbūt tieši tev pareizi jau uzdot, tas būtu jāprasa gan jau kādam no Savienības pārstāvjiem, bet kā tev šķiet, kāpēc tik ļoti ir tā pretstība liela? Tāpēc, ka tur ir daudz neskaidrības, to, ko Toms tikko minēja, un negribu lieki tur, ko domāt un meklēt kādu risinājumu, vai kas varētu būt iemesls, jo man personīgi tiešām nav skaidrs, līdzīgi kā ar atsveicināšanos, cik gadus bija tas, kad visi klubi centās, varbūt ne visi, bet lielākā daļa centās ar LFS sarunāt to, vienoties to, lai pēc izslēgšanas spēlēm, pēc katras spēles nav jāatsveicinās tikai pēc sērijas. Pagaid tik, to pieņemt ir tik vienkārši un izpildīt ir tik vienkārši, un visi ir ieinteresēti uz to. Pagāja ļoti daudz gadu, līdz tas tagad beidzot ir piepildies, un tas nerada nekādus, nav nekas slikts ar to, un nav nekāda, man tas šķiet ļoti dīvaini, kāpēc ir tā pretestība tik bieži liela kaut kādām jaunām lietām, kā varbūt tas, tev šķiet par šo. Manuprāt, visi pavisam vienkārši. Kā valde nobalso, tā ir. Es jau ar Tomu iepriekš runāju par šīm 10 komandām, un valde var pieņemt savu lēmumu, un ja valde izstrādā tādu nolikumu, tad klubiem atkal ir jāieņem kaut kāda sava poza būs tajā brīdī. Jā, bet kāpēc valde nav gatava pat pamainīt tādas mazas lietiņas, ko klubi redz, kas varētu uzlabot, palīdzēt progresēt vai tam līdzīgi, un kas nav sarežģīti kaut kur izmainīt. Pieņemsim tā pati, kad pirmais četrnieks, pirmais trīnieks tad izvēlās. Kāpēc tik konservatīvi iestājās par to, ka nē, tā kā ir bijis pēdējos 20 gadus, tā arī būs tagad neko nemainām. Es neredzu tajā vienkārši. Tā varētu būt kaut kāda poza, kad, kā mēs teiksim, tā būs. Bet man patiešām nav izskaidrojumi šim visam, kāpēc ir tā, ka negrib ieklausīties tajos, kam tas interesē un kas ir vērst uz attīstību. Kuri patiesībā uztur virslīgu, jo virslīgu uztur klubi. Klubi maksā dalības maksu, nodrošina paši savas mājas spēles. Labi, ok, tur fināli, kas ir arēnā, tur ir LFS piešprice, protams, bet visu sezonu klubu uztur paši. Pa lielam, tiesnešu naudas jau maksāts tiek no tām naudām, ko klubi samaksā kā dalības maksu. Klubi ir reāli to, kas tā ir, pieņemsim, sporta veidos attīstītākos, kā futbolos, piemēram, Anglijas Premjerlīga, viņa no Anglijas futbola asociācijas, kas ir tā kā LFS, viņi ir nodalīti nost. Jo, viņi tā kā paši savu līgu uztur. SSL-am taču arī tāpatās bija vienu brīdi, vai ne? Kad SSL bija pagājuši nedaudz nost, viņi paši līgu uzturēja. Kāpēc, un šeit patiesībā, klubi ir tie, kas uztur. Es šeit redzu tādu mīkstumu pozīciju bieži no klubiem. Mēs esam tie, kas to virslīgu tur, bet tad, kad mēs nobalsojam, mēs pat netiekam ņemti vērā. Un tur nav runa par kaut kādām lieliem koliņiem, bet par tādām mazām lietām, kas varētu to visu uzlabot. Un tāpēc man tas, ka tev arī, Toms, šķiet, ka tā varētu būt tāda vienkārši ieņemtā pozīcija, un kad mums ir vara, mūsu varas pozīcija, un tāpēc mēs tā turam. Vai kā tev šķiet? Es negribētu teikt, ka tā būtu kaut kāda pozīcijas ieņemšana. Es vairāk liecos uz to, grūti saprast ir vispār, neesot iekšā, saprast, kas notiek, kā notiek. Bet es teiktu, ka tā ir, manuprāt, tā, pieņemt kaut kādu lēmumu, kaut ko jaunu, kāpēc man tas ir jādara, ja strādā šis pats variants. Kāpēc ir kaut kas jāievieš jauns? Pastāvēs, kas pārmainīsies mūsu leģendārais Rainis, tā ir teicis. Protams. Reizēm pieņemt vienkārši tādus vienkāršus lēmumus, reizēm varbūt tas ir drosmīgāks vai ne tik drosmīgs, bet kaut kādas pārmaiņas veikt, tā ir laba lieta, tas ir jādara, gribot, negribot, bet reizēm negribās vienkārši izlīst no komforta zonas. Mēs esam spēlējuši šādā formātā, ka viss pa lielam apmierina, neviens necer lielu brēku. Ir kaut kāda ieteikuma formas, bet es domāju, ka tas ir tā tīri komforta zona un neko nemainīt. Bet es teiktu, ka tagad ir labs solis jau ar tām 10 komandām.
ar spēļu skaitu palielināšanu, konkurences palielināšanu, vēl tagad interesantāk odziņu varētu piedot tā lieta, ka pirmās 3 izvēlās un regulārās sezonas čempioni vairs nedabūtu naudas balvu, bet tā naudas balva pāriet reālajiem čempioniem. Jā. Tā ir tā lieta, kas bija. Par to arī runāja tur, vai tā ir tava ideja? Nē, tā bija tā lieta, ko runāja, un ko Julis arī sapulces beigās teica, ka tad pārceļam to naudas balvu uz reālajiem čempioniem. Super, man liekas arī tāds, jā. Tagad tas regulārās sezonas pirmais trīnieks, tev ir milzīgas iespējas manipulēt ar savu pretinieku, vai tu izvēlies kā no florbola viedokļa, vai no finansiālā viedokļa, vai, nezinu, uz mājas spēlēm tev būs daudz fani no pretiniekiem, vai izbraukums tev būs tuvāks, tālāks, tev ir iespējas izvēlēties, un tas ir top 3 komandām, es teiktu, ļoti laba balva. Jā, tas, manuprāt, tiešām būtu interesanti redzēt, kurš izvēlās tas uzreiz. Ja pirmie izvēlās nevis 8, bet pieņemsim 6. vietu, es domāju, ka tiem uzreiz ir tāds, ka tiek vērtēti kā vājāki. Tur tādas visāds interesantas lietas varētu būt. Jā, man tiešām, es nezinu, vai tā pieņem to, tā ir iziešana no komforta zonas tik ļoti. Man šis, labi, es saprotu, tur mainīt to klubu skaitu, āpļus, tas viss, tas tiešām ir tāds kaut kas cits, tas ir tāds liels solis, par ko, kur ir jādomā un jācenšas saprast, kurš varētu būt labākais variants, kaut kādas analīzes jāveic, varbūt pat kāds pētījums, bet pāriet uz šādu variantu, tas man tāds šķiet nedaudz vairāk tāda pozīcijas arī ieņemšana. Ja tam tiešām varbūt ir kāds iemesls, tad es esmu palaidis to stipri garām, bet jā. Toms, tev patīk? Rīgas skolotāji. Tie, piemēram, tās komandas skaita un spēļu skaita. Tas viss lielā mērā atdurās jebkurā gadījumā gan klubiem, gan federācijā izmaksās. Tās lietas, jā. Bet tās mazās lietas, es piekrītu tev. Kāpēc ne, ja to var pamēģināt, Jā. Labi. Tad gaidīsim vasaras otro pusi, un tad redzēsim, vai mēs paliekam 12 komandas, ne, paliekam 10 vai esam 12, vai, droši. Igauni. Bija jautājums par Igauniem. Nē, nevajag. Tā īstenībā arī tā bija, ka Igaunis nevajag virslīgā. Vienīgi bija daudz viedokļu par to, ja mēs dodam viņiem iespēju, tad viņiem ir jāuzkāp trepē augšā uz virslīgu. Tas ir citādāk, ja viņi iziet ar pirmo līgu, uzvar pirmo līgu, nāk uz virslīgu, tad es to, jo kas man ir tas viens no lielākajiem atturībai pret Igauniem ir tas, ka es esmu vēsturiski piedzīvojis 2 komandas pats spēlējot. Es esmu redzējis, kādām komandām viņi atbrauc februārī. Viņi atbrauc 7+2, 8+1 uz spēlēm. Viņi tādā veidā izpurgā to visu tabulu. Gan gan Jogeva Tāhe, kad vienmēr bija problēmas ar izbraukumiem pēc jaunā gada. Standarts. Tas pats arī bija pirmajā līgā, tagad es paskatījos, viņiem pāris spēles bija 8 spēlētāji. Viņi uzvar kaut ko, viņi līdz ar to tabulu diezgan, tautas valodā sakot, čakarē. Viņiem kaut kādā brīdī tur pazūd tā motivācija kādam no spēlētājiem vai nezinu, vai visam klubam kopumā vai kas, un viņi sāk vienkārši buksēt. Kamēr kaut kādā vienā momentā, tad, kad viņi tiešām uz spēlēm dodās visas pilnas maiņas, pieņemsim Tartu komandai, ka viņi ir visa pilnā sastāvā un visu laiku ir gatavi spēlēt, laba komanda. Es viņus redzu virslīgā, ja viņiem tiešām tie mērķi, bet vēsturiski vienmēr ir parādās kaut kas pavisam citādāks, un es neesmu pārliecināts, ka būs pēkšņi viņi ir mainījuši to nostāju, jo īpaši redzot, kā viņiem veicās U18, U19 čempionātā, kur Igauni zaudēja visiem, kam var zaudēt. Tas nozīmē, ka viņiem pat nav resursu no kā pasmelties. Es nezinu, es esmu ļoti skeptisks pret viņiem šajā ziņā. Ja viņi iziet to pilno ciklu, ka viņi paši uzvar, paši tiek, un tur mēs redzam, ka visu sezonas nogriezni ir laba komanda, spēcīga ar visiem spēlētājiem, jo tur ļoti daudz Igaunijas silas spēlētāji spēlē tagad. Ja viņi visi dodās uz visām spēlēm, uz izbraukumiem un cīnās par to vietu un ir ar apetīti, pēc tam tiek uz virslīgu un spēlē, nekāda problēma, bet viņus kaut kur mākslīgi celt, un tad atkal, kad viņi vienā brīdī tur vienkārši atkal pazūd, es neredzu to kā opciju. Tas tiešām man šķiet tikai purgā. Mums no viņiem īsti nav nekādas vajadzības, viņiem no mums gan ir. Tā ir tā starpība. Ok, mēs viņiem varam dot iespēju, bet ne ar viņiem tur auklēties. Varbūt finansiāli. Mēs neesam devuši jau citu iespējas viņiem.
Zināt, tur jau tā lieta, vēsturiski jau bijis, un man liekas, Emo nebija tā komanda, kas vēl beigās noleca nost un neizspēlēja to pēdējo. Es nebrīnītos, ja būtu tā, ka viņi kādu spēlē. Es atceros, mums bija ar Lakeringu salīdzinoši svarīga spēle, kaut kad pret viņiem vai viņu mājās. Mēs viņiem zaudējām kaut kāds punkts par kaut ko. Pēc tam, ja es nemaldos, viņiem bija pret Lielvārdi jāspēlē pēc 2-3 nedēļām, un es domāju, ka viņi tur arī varēs iekost. Un es paskatos to sastāvu, kas viņi tur aizbraukšu uz to Lielvārdi kaut kādā svētdienas vakarā no stāsta. Un tur jau pirms spēles skaidrs, ka tur Lielvārds Fārs viņus uzvarēs. Tajā momentā, tas man ļoti nepatika tajos gados, ka viņi to motivāciju baigi ātri zaudēja. Un arī tagad pirmās līgas kontekstā skatoties ir ļoti līdzīgi. Pagājušajā gadā viņi, kad bija vēl Lakerings spēlēja tajā Latvijas-Igaunijas līgā, tur viņi uz tām pirmajām spēlēm viņi gan uz Lakerings, gan uz Rūbeni, gan uz Lielvārdu brauc labos sastāvos, visu tartū tieši. Šogad viņiem es jau paskatījos, tur tie līderi vispār nekur nefigurē, nespēlē. Pēc pasaules čempiona vispār viņi vairs netrenēs, man liekas, florbolā. Sagaida tikai to savu finālu. Es nezinu, tas tā kā es neredzu to kā opciju. Ja viņi, es nezinu, kā var apsolīt to, kad mēs būsim šogad kārtīgi. Es neredzu. Ja tā, es uzskatu, vispār tā nav opcija. Tu jau pieminēji to U19. Kādi būs viņiem tie jaunie spēlētāji? Viņi palika 15 no 16 komandām. Kuram tev bija priekšā beigās? Viņi Kanādu, man liekas, uzvarēja pa vietu vai kaut ko. Man liekas, kas tur bija, viņi to pēdējo spēli uzvarēja. Nākotnē švaka, tas ir, nav tev jaunie talanti, nebūs tā, ka būs ar kaut ko nāks un parādīs mums virslīgā. Otrs ir, kāpēc mums ir jādod Igauniem kaut kāda iespēja, ja mēs varam vienu savu, piemēram, ja 10 komandas paliek un viņi, piemēram, iekļūst iekšā. Pirmkārt, cik ilgi tas būs? Tas ir 2 gadu projekts, maksimums 3 gadu projekts. Es neticu, ka tur tā komanda būs gatava braukāt, nezinu, cik ilgi. Ja līdšanie spēlētāji nebija gatavi, tad viņam tā viena opcija, bet tas bija gadus, 2 gadiem laikam, ka viņi būtu gatavi apvienot, bet es nevaru iedomāties, kā apvienojās Paka ar Tartu, piemēram, un cik tas izskatās. Bet tāda opcija es vēl biju kaut kur dzirdējis, bet, man šķiet arī, ka... Mums nevajag no viņiem neko, un kāpēc mums viņi jātrenē, un pēc tam... Jo īpaši, ja viņi mūs nedaudz jau ir piekāsuši, teiksim tā. Es atceros, šitā mums bija ar 92. gadu U19 izlasi. Mums bija, man liekas, kaut kādas 8 pārbaudas spēles 2 gadu laikā ar viņiem. Jūs viņiem zaudējāt pasaules čempionu, bet ničā nospēlēt? Mēs sitām viņus lupatā visās spēlēs. Man liekas, tuvākā spēle bija +5, +6. Aizbraucām čempi 6-6. Kāpēc mums to vajag? Tajā izlasē spēlē Toms Akmeņlauks, Andris Rajieckis, Jānis Rajieckis, Morits Krūmiņš, lai saprastu, kādi spēlētāji tur bija, jā. Gvido Lauga. Gvido, jā. Arturs Juševskis ar laikam bija, jā. Jursas, man liekas, ka bija, jā, uz to. Virsnīts, tur bija. Katrā ziņā visi virslīgas spēlētāji, kas savā laikā... Izlases daudz spēlētāji, jā. Izlasē bija, man liekas, no tās izlasē ir spēlējuši 10 vai 11 cilvēki. Superīgi. No Igauniem nospēlēja neizšķirt. Es nevaru iedomāties, kā tagadējā izlase varētu ar Igauniem nospēlēt neizšķirt. Varbūt, ja 4 spēlētu. Bet jā, Tomam baterija beidzās, Tomam mājās kontakti nav, līdz ar to tad pirmā daļa mums laikam jāfinišē. Talsos baigi struntīgi, vai elektrība nav Talsos? Tā, elektrība jātaupa. Nobeidzot, gribu apsveikt ar vienu lietu. Talsu kors, florbolam laikam vispietuvinātākais kors uzvarēja koru karus, tā kā Talsi šogad... Tas ir mums zelts. Jā. Tā kā jums ir zelts, viņi arī arēnā bija, viņi bija arī jūsu mājas spēlēs. Tas ir Talsa zelts, tā kā Talsa viena zelta dabīja šogad. Apsveicam Markus Rivu, viņš gan jau, ka Toms Akmeņlauks nebūs gada talsinieks, bet Markus Rivu iespējams, ka varētu būt tā kā. Jā, tad pirmo daļu beidzam, Toms palādēs mums savu laptopu, un tad jau pēc tam parunāsim otrajā daļā. Ieskicēsim, ja gadījumā kāds grib zināt, par ko tad, par junioru pasaules čempionātu un par pāris pārējām, kas Latvijā starptautiski un arī vietējā tirgu iespējams būs. Tā kā, paldies, mums diezgan īsi, cerams, būs interesanti, un tad gaidat otro daļu.